Un paņem no viņu telefonu, pamēģina no bērna paņemt telefonu. Tas ir dopamīna atkarība. Jā. Tā ir atkarība, tas ir dopamīna atkarība. Viņš ir atkarīgi tā kā no tā, bet tā pašā laika tas nenozīmē, ka viņš nestreso un viņš streso vēl vairāk. Kā tev kopumā šobrīd liekas sabiedrības stāvoklis par ķermeni, par veselību, un kā tas ietekmē arī to mūsu domāšanu? Es domāju, ka nav labā, to varam redzēt. Visi cipari pierāda, ka, piemēram, jaunieši vai bērni ir ap 29%, 30% aptaukošanas. Ir ļoti dažādi ārsti. Ir ārsti, kuri dzīvo dzīves pieredzē, tad viņi saliek kopā savas medicīniskās zināšanas kopā ar dzīves pieredzi. Tad ir ārsti, kas dzīvo tikai pēc normatīviem aktiem vai tikai tā, kā ir pareizi. Un tad ir ārsti, kas ir viss kopā un vēl cilvēki. Un Hosams Abu Meri, kad es pirmo reizi viņu satiku, mani pārsteidza ar to, ka viņš bija ļoti cilvēcisks, un šeit bija tas apvienojums, kur man likās, ka, un es neesmu ārste to precīzi izspriest, varbūt ārsti zinās par mani daudz labāk, ka viņš ir šis, kas jūt drēbi par to, kas ir piemēram bērniem skolās vajadzīgs, tāpēc, ka viņiem pašiem ir bērni, tāpēc, ka viņš redz šos procesus, kas notiek valstī, piemēram, ar mūsu veselības stāvokli, un kā tas loģiski arī tīri medicīniski ietekmē mūsu spēju attīstīties, mācīties, realizēt savu dzīves potenciālu. Un tad arī, principā, šodienas saruna ir. Man personiski ar ārstiem ir ļoti viegli runāties. Es neesmu ārsts, man nav medicīniskā diploma šajā jomā, bet es ar ārstiem daudz esmu strādājis kā mācību treneris. Un labā ziņa ir tāda, ka ārsti neļaus man muļķības sarunāt, vai ne? Un arī ar Hosamu Abu Meri. Mēs runājam par tēmām, kas ir saistīts ar hormoniem, ar to, kā tas ietekmē smadzeņu attīstību, smadzeņu darbību. Un es domāju, Hosams ļoti labā, vienkāršā valodā arī papildinās un precizēs to, kas ir tas, ko mēs varam novēlēt skolēniem, skolās un arī mums pašiem kā pieaugušajiem. Ļoti personiski, ļoti cilvēcīgi, un es ļoti ceru, ka jums tā saruna noderēs. Draugi, mācībspējas sarunu cikls, mēs runājam par to, kā mums ieslēgt savu dzīves potenciālu, kā mums būt spējīgiem mācīties, jo tāda lielā bilde, un mans studijas viesis varbūt varētu tam piekrist, ka cilvēkiem samazinās koncentrēšanās spēja, palielinās impulsivitāti, sociālie tīkli maina mūsu domāšanas ieradumus un no tālām projām, un mēs paliekam fiziski vājāki. Mēs esam vairāk pie digitālām ierīcēm, nevis pārējot, kaut kur skrienot, kustoties un no tālām projām. Tad mācīšanās ir saistīta ar to teicienu veselā miesā vesels kas. Pie mums ciemos ir Hosams Abu Meri. Paldies tev, Mīši, ka atnāci. Paldies, ka aicināji. Tagad cik tev bija enerģija, ka tu atnāci, tu teici 10 balēs. Man bija 3, tagad jau 4 ar kafiju. Okay. Runājot ar tevi būs vairāk. Nu, nezinu, es neesmu sagatavojis nevienu humoru etīdi, nekas nav. Ilona teica, ka dejošana būs kaut kāda, ja? Ilona ķiķinās. Mēs varam dejot, jā. Okay. Labi, tad kāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka mēs varam ar tevi parunāt, tāpēc, ka man ļoti pārsteidz mūsu saruna pirms gada. Tad mēs tiekamies ar tevi un es stāstu par šo mācībspējas programmu, par to, kā mēs varam ieslēgt bērniem smadzenes burtiski. Un tev kā ārstam, tad man nav nekas jākodē. Tad es kā ārsts varu teikt to pašu, ko es citiem ārstiem stāstu, kā darbojās ķermenis, kā darbojās smadzenes, no tālāk, un tu 10 minūtēs saki loģiski. Un tad tā pavadoma tagad ir vispār tāda, es domāju, mēs varam runāt gan par skolēniem, mēs runājam par sabiedrību kopumā, ka tad šis princips par to, ka mums ir nevesels ķermenis, ka mēs nemākam par viņu rūpēties, fantastiski degradē mūsu iespējas iet līdz laikam, attīstīties. Ja gadījumā attiecībās ir problēmas, mēs nevaram to sakārtot, tāpēc, ka ir stress, darbā grūti attīstīties un tā tālāk. Kā tev kopumā šobrīd liekas, es nezinu, sabiedrības stāvoklis par ķermeni, par veselību, un kā tas ietekmē arī to mūsu domāšanu? Es domāju, ka nav labā. To varam redzēt. No pēdējā laikā visi cipari pierāda, ka, piemēram, jaunieši vai bērni ir ap 29%, 30% aptaukošanas. Tie ir Amerikas cipari, man liekas, jau, ja? Jā, Amerikā, šķiet vairāk, bet mums arī tā cipari ir pasliktinājis, protams, Covid laikā, kad jau bērni nevarēja sportot, negāja uz skolu, sēdēja visu laiku ēst un dzert un mācīties tikai divānā un mājā. Protams, tas ietekmē, bet kopumā arī pieauguši cilvēki nebaigi aktīvi kustas, nesako līdzi, ko ēd, ko drīkst, ko nedrīkst, cik bieži, piemēram. Un, protams, tā sajūta, ka Latvijā mums ir nepieciešama vairāk par to runāt un bieži skalāk.
un likt katru cilvēku domāt arī par savu ķermeni, ka tu minēji. Ja? Jo parasti mēs domājam par savu mašīnu. Piemēram, mašīna vajadzētu degvīls, vajadzētu mazgāt, elu mainīt, lai būtu skaistā, ja? Bet par sevi mēs strādājam no rīta līdz vakarā, sēžot pie datora, acis sabojā, piemēram, mugurkauli tik sabojāti. Es domāju, ka 90% no Latvijas iedzīvotāji, kuri ir, nav izņemot bērni, protams, kuri varbūt vēl nav osteohondrozi vai spondilozi, ir tās diagnozes spondilozi, un tik bieži cilvēki neiet uz darbu dēļ tā, ka viņam ir kakla sāpes vai mugurkaula sāpes, ja? Kad jau kauli nāk ārā mazi tādi osteofīti, kas tas nozīmē, ka kauli rāgi, mazi rāgiņi, ja, nāk ārā. Un viņi, kad cilvēki sēž visu laiku viena poza, piemēram, pie datora, parasti tā cilvēki pie datora sēž, jā, vai pie kreslā, jā, tad viņam sāk šī nervi, kas nāk klāt paralēli, mugurkauli ir kairināti, un tad sāpes sindroms sākas gan kājas, gan mugurai, gan kaklā, gan pleciņa, gan rokas cirps, piemēram. Daži cilvēki, piemēram, ir problēma ar kaklu, un tad viņam ir redzes problēmas kļūst, galvareibs, jā, jo tas arī spiež uz asinsvadiem. Es tagad runāju kā ārstu vairāk, varbūt kā politikas, jo es to zinu, un to redzu, ka daudz pacienti, kam sudzības ir par kungizarna trakta, liela mērā ir neiroloģiskais sāp, ne iekšā sāpes, jo, piemēram, visi nervi, kas ir mugurā, viņi iet uz priekšu. Tad man sāp kungis, piemēram, mēs pārbaudam kungi, tur nekā nav. Tad tas no mugurā. Sāp zārnas, tad arī no mugurā, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Tas liecina par to, ka mums ir maz kustības, un es 2 nedēļas atpakaļ es biju Slovēnijā, tur ir arī 2,1 miljoni iedzīvotāji, nedaudz lielāk nekā mums, bet tas prevencijas viņiem un tā dzīvesveids jautājums, viņš attīstas jau gadiem 30, 40, un tā ir pats par sevi daļa no dzīvi, ja? Mums tagad mēs sākam, piemēram, domāt par vēlu braukšanas uz darbu. Ja? Vēlu ceļi sāk sakārtot, piemēram, Rīgā un pilsētas, lielas pilsētas. Bet mums nav tāds tradīcijas vai sajūtu, ka mums katru dienu vai vismaz 3 reizes nedēļā vajadzētu kaut ko darīt. Un nav obligāti tev jāskrien ļoti intensīvi vai jāiet uz džima ļoti intensīvi. Tur vienkārši pastaigāties, bišķīti ātrāk vai paskrien 15 minūtes 3 reizes nedēļā vai kaut ko darītu. Ja? Vismaz nesēdēt arī 8 stundas pie datora. No? Kas ir dīvaini šī visā ir tas, ka cilvēkiem attiecībā pret šo bailes neparādās. Un šī ir viena no dīvainākām lietām. Tad es 16 gadus strādāju Pieņems skolotājiem. Jā. Es strādāju uzņēmumos ar visu kaut ko, un tas, ko es redzu, piemēram, ka ļoti bieži, tad 2 punkti. Pirmais ir tas, ka cilvēki neapzinās, kā tas ķermenis ietekmē viņu spēju mācīties. Tas ir vienkārši unikāli, tas ir kontekstā arī ar tiem pašiem bērniem. Tad mēs ar tevi runājām, tad es gribu pateikt, ka visā tajā piramīdā, kad bērns grib iemācīties bioloģiju, matemātiku, vēl sadarboties, ja viņam nav sakārtots tas, ka ir izņemts dziļais stress, ja viņam ķermenis nav tonusā, tu neko nevar iemācīties. Un tas tā kā daudziem, ko? Un šis ir paradoks par to, ka mēs esam pazaudējuši bailes paši pret sevi, kas notiek, kad mēs palaidām ķermeni. Mums vispār neparādās bailes, ka iznāk 81% meiteņu no skolas un negrib kustēties. Kā 50-70% puiši iznāk no skolas, negrib kustēties. Arī, un tad vēl mobbings, un kur liekais svars, un kas mobbings arī principā liekās var jautājums. Daļai vai psiholoģiskais faktors. Un tad jau bērns jau kautrējas un negribētu vairāk darīt neko, lai par viņu nesmēt. Un tā tālāk. Tas arī ir jautājums. Paldies par to, ka tu pacēli pa laikam to jautājumu tik augstā līmenī, lai vienkārši, jo nevienmēr ir, mēs nevaru gaidīt no valsts, valsts pateikt, Hausam, ej 3 reizes nedēļā sportot. Es klausos, ja man valsts to darīt. Jo sports ne tikai man jātērē naudu kaut kur. Tā ir vienkārši pastaigāt pie mājas stundu, 3 reizes nedēļā vai pusstundu dienā vai 15 minūtes paskrien. Tas arī ir pavēlti. Ar to var sākt. Pakāpeniski. Man te būs viens komentārs, bet sapratītu vienu lietiņu, ko es gribu, es tev paprasīšu vienu lietu tagad. Tad atvainojos, ka es tik frivoli, bet es tiešām jūtos ļoti, ļoti tāds dombiedrisks ar tevi, tāpēc es arī ar tevi runājos. Tad tas, ko es redzu, ka viena no lielākām problēmām šī fiziskajā kustībā ir tas, ka mēs neuzturam sevi, un šis skanēs dīvaini, mēs neuzturam sevi kā atšķirīgas personības. Ko es ar to gribu teikt? Tad, es biju Padomju Savienības laiks, un daudziem cilvēkiem bija lielākā lieta izrauties no Padomju Savienības, tāpēc, ka tur neņēma vērā individualitāti.
Tagad mēs esam it kā nonākuši individualistiskā sabiedrībā, bet skolā joprojām nav jautājums, kas tieši tev no kustības ir vajadzīgs, piemēram. Vai arī, piemēram, kas ir tā mana kustība, kas man būtu vajadzīga. Un rekoja klišēji. Tas mans lūgums par cilvēkiem ir, ja gadījumā kāds saka, un tagad ejiet, skrieniet, neklausiet, ja tu saproti, ka tā nav tava lieta. Tāpēc, ka es pamēģināšu paskriet un padomāšu, man tas nepatīk, tas nozīmē, ka man nepatīk sportot. Tās ir muļķības, varbūt tev patīk joga, varbūt tev patīk dziedāt, dziedāt nebūs īsta sporta kustība, varbūt tev patīk pārgājieni, varbūt tev patīk dejot, varbūt tev patīk skvošs, varbūt tev patīk kaut kāds lietas. Es sanāk atcerēties, ka mēs esam unikāli, mēs esam atšķirīgi, ģenētiski atšķirīgi. Tev nav jādara, ko, piemēram, citu, un to arī mēs mēģinājām tagad ministrijā, runājam bišķīt politiski. Mēs runājam arī ar izglītības ministriju un ar ģimenes ārstiem, lai nedod to zīmi atbrīvot, piemēram, konkrēti bērnam no sporta stundas. Jo mēs uzskatām, ka katram, kā tu pareizi sāki, individu. Piemēram, man bija, nezinu, acis trauma, bet tu varēsi pastaigāties tā stundu. Nav obligāti iesēst pie telefona atkal. Jā. Tad ir jābūt ļoti individuāli, piemēram, risinājumu katru individuālā situācija. Nevajag visu, piemēram, atbrīvot no stundu, tāpēc bērnam, piemēram, teiksim, acis bija traumā vai rokas traumā, tad viņš neko nevar darīt. Protams, viņš var darīt kaut ko citu. Jā. Un tas ir jautājums, kā mēs varēsim mainīt to sistēmu, kā atbrīvošana no sporta stundu. Tas nav labs risinājums, ja bērnam ir kaut kāds kaitis. Parasti tā stundu arī bērni izmanto, ko darīt. Sēž pie telefona. Lielā mērā. Tu brīvi var lietot telefonu, piemēram, īpaši vidusskolas, piemēram, bērns. Teiksim tā, jā. Līdz ar to tas ir jautājums, ko mēs mēģinām risināt, kā atbrīvot no sporta stundām vai, piemēram, vispār no kaut kādas sporta aktivitātes. Nevienmēr ir pareizi risinājumi atbrīvot no, piemēram, aktīvu sportu vai no, tā kā tu saki, piemēram, nedrīkst skrien, piemēram, bet kaut ko citu var darīt. Jā, jo sporta arī psiholoģiski arī ir nepieciešama, ļoti svarīgi. Jo cilvēkam ir stresa, ir labāk sportot un labāk dabūt to baudu no sportu, jo tas būs antistresa process. Un tur ir dopamīns iekšā, un tur ir vēl visādi kompensācijas mehānismi. Un dzirdībā par to personisko atrašanu, šis mani dara tramīgu, ka es nezinu, ko mācīja LSPA, tad Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija pirms 20 gadiem, pirms 10 gadiem, bet es spēlēju volejbalu vienu LSPA absolventu. Un es viņam prasīju, vai tev māca tur par to, ka ir tas individuālās atšķirības, jā, par ātrām muskuļšķiedrām stāst, par tām manām muskuļšķiedrām, jā, bet es prasu, vai stāst par stresa neutralizācijas elementiem, kas principā bāzēts uz kortizola jautājumu, piemēram, ja kā kortizols nāk iekšā, kas traucē mācīties, ja viņš pie daudz, un ka ir vajadzīgs tas dopamīnu kompensējušies motivators. Jo kortizola ir stresa hormoni. Izraisa vairāk stresa. Un kas zīmīgi, varbūt tu zini no galvas, kas ir tie metriskie rādītāji bērniem no rītiem, tad, piemēram, mums kortizols no rīta ir augstāks. Kortizols labs, tad visiem tiem, kas mājās skatās, es neesmu eksperts, ka man ārstudijās palabos, ja gadījumā es tagad šaušu greizi, ja, tad, piemēram, kortizols ir tāds, ka man ir šāda enerģija, es bliežu, tev kortizols tagad nogāja lejā, ja, tu vēl atnāc, tu biji bišķiņ zem kortizola. Ja nosacītais rādītājs, pieņemsim, man šobrīd ir kaut kāds no rīta 25, 30, es fantazēju, tad bērnam var būt 2 reizes augstāks. Tas nozīmē, ka bērnam ir tā ir tāds enerģija, viņam visu laiku enerģija, īpaši no paša rīta, protams. Precīzi. Un kas nozīmē, ka tu tajā brīdī pasaki bērnam sēdi, un viņam tā enerģija šitāda sēdi, kas tur notiekās? Notiekās kompensācija. Un tev vajadzētu koncentrēties 8 stundas, vēl stundas. Jā, un tad ir tā, ka tev gribās kustēties, tu nevari kustēties, un tev ir jāsēž, un principā tas kortizols viņu kaut kur jālaužās ārā. Jā. Un tad viņš nāk ārā visādās destrukcijās. Jā, un to arī mēs varam redzēt, arī ļoti būtiski īstenībā visi kresli, kur sēž bērni, galdi, kur sēž skolnieki, arī pie somas. Tu neredzi, kā tas somas bērni vispār staigā uz ielas. Un viņam muguru uz priekšu to te. Viņš faktiski vēl līdz 16 gadiem mūsu ķermenis vēl aug īstenībā. Jā. Protams, dažādiem sievieti un vīrieši un hormonāli daži, bet vienalga aug cilvēki kaut kāda veidā. Un to jau no 8 gadu vecumā tu sāk dot viņam smagu somu, un viņš jau uz priekšu, un viņi arī sāk staigāt šeit, arī bez somu. Jā. Tas arī ļoti būtiski, tā kā deformētas muguras un tā tālāk un tā tālāk. Somas nospiedums uz muguras paliek, jā? Jā. Okay, un tad mēs aizējam uz šo elementu par, man liekas, ka mēs par to runājam, ja par to dziļo stresu, tad tas mans stāsts ir tāds, ka es sapratu un interesantā kārtā ārsti ātri noķer to principu, ka ir stresloģis, ko mēs nepiefiksējam. Viņš nogulsnējās ķermenī, piemēram, fascijas, kā viena no tādiem neprastiem pētījumiem par to, ka tur emocionālais stress noglabājās un tā tālāk. Tad bērns, viņam vajag to realizēt. Pieaugušies tā kā turpina smaidīt, jā, un tēlot visu labi. Mēģina, jā, citā spogli, jā. Jā.
Un bērns vienkārši viņam nāk tas viss ārā. Un mēs nelaižam viņam to ārā. Viņam nobleķējas līdz ar to kortizols iet augšā, un smadzenes nevar pamācīties. Tā ķēde ir tāda. Ja? Un tad ir jautājums par to numur 1. Kā mēs to tvaiku varam dabūt ārā? Veselīgā, konstruktīvā veidā. Un numur 2 dabūt to dopamīnu iekšā. Ja? Tad rekur tas kustības elements ar to dopamīnu. Kad ir dopamīns, tad es esmu gatavs kaut ko darīt, vai ne? Un man tur pozitīvi visādi ieradumi veidojās. Nu, es izpētīju to jautājumus, piemēram, šeit, piemēram, dokumenti par dažiem valstīm, piemēram, Zviedrija, Somija, Norvēģija, ko viņi dara, kad ir to 3 līdz 5 minūtēm starp brīžiem, ja? Starp stundām, ja? Kā viņi pacēl bērni un pakustināt bērni, gan ar jokiem, gan ar kustībām. Ja? Tas arī, jo es vai tu tagad sēdēsim 2-3 stundas, runāsim par to pašu, mums arī pēc kāda brīža mums arī tā stress sāk aug. Jā, jo pēc 20 minūtēm, ja mums ir sarežģīti saruna, pēc 10 minūtēm. Protams, iespējams, jā, bet kurā gadījumā bērni, it kā mēs to nesēžam tagad un uztaisam, cik viņam to kortizolu vai to stresa hormonu palielinājis. Un vēl arī bērnam arī ir stress, jo taču ir komunikācija arī ar skolotāju. Jā. Un cik viņš ir gatavo atbildēt uz jautājumu. Vai viņam man prasīs? Un es neesmu gatavs, es neesmu pārliecināts. Vēl arī dažādi, piemēram, bērni, kur ir dažādas, piemēram, psiholoģiskas situācijas, kur viņi vienkārši negribētu parādīties, piemēram, iet visiem priekšā. Un, vai ne? Tas arī ir būtiski. Un tas ir dažādi programmi, kas atrodas, piemēram, gan Somija, gan Zviedrija, gan Norvēģija, ir labi pieņemt tā, ka, piemēram, starp stundām arī nepieciešama kustībām. Un tad uz vietas to 2-3 minūtes. Mums ir arī, kad es biju ANO pasākumu Ņujorkā, un mums bija vairāki, ir tādi PVO, WHO vai PVO organizācijas. Jā, un viņi arī eksperti, un katru 45 minūtes viņi saka, stop, stāvēt augšā. Sākam pakustēties, ar jokiem, ar tā, un tas likt cilvēku nedaudz mainīt savu tā. Tā, mums bija tehniskā pauze, klausties. Jā, Sven, viss ir labi? Jā. Mēs arī mēģinājām samazināt to stresu, jā. Mēs pozu mainījām ar tevi kopā, tā. Interesanti nianse par to, ka, un es nezinu, kā tas medicīniski notiek, bet tad, ko es esmu fiksējis, tad, zinu, tu ar jogu droši vien zini principu, ne? Jā, bet es neesmu. Tu nepratizēji. Es šodien no rīta esmu tāds stīvs, man enerģija vispār 10 ballēs ir 2,5. Un tas, ko es esmu fiksējis, tad par to, ka, piemēram, ka izstaipt ķermeni, visbanālākā lieta. Tu vienkārši izstaipt muskuli, ka atbrīvojās enerģija. Protams. Kā tu varētu to vienkārši pateikt, ko tas nozīmē medicīniskā izpausmē? Tāpēc, ka es zinu tiešām, Toms Breidijs, tu zini, amerikāņu tas futbolists, viņš sacīja par to, ka viņš ļoti masē savu muskuli pēc lielajām slodzēm. Lai gan, lai pienskāp dabūtu ārā, tas viens no elementiem, kas tur ir, ja, un tā tālāk. Bet kas notiekās, kad es izstaipu ķermeni? Tas ir tāds arī osteopāti, ja mēs esam dzirdējuši, kur vispār neko nemā. Daudz domā, kā ja tev ies pie osteopāta, viņš tev jāmasē. Faktiski viņš neko nedara, viņš izstiepjas vienkārši to locītavas, to spiediens uz mugurkaulu, uz kaklu, uz rokas, uz kājas, uz elkoniem. Tas arī ļoti būtiski, kā pastiepjas muguru no rīta, piemēram, pagulēt, kam ir problēma, piemēram, mugurkaulē, pagulēt tādā formā, kur rokas uz priekšu. Tieši tā, jā. Un tu pastiepjas, tad atvieglo to visi locītavas, no sēdēšana visi arī spiež viens uz otru, logiski. Jā, tāpat kā sēdēt šitā pusi, arī šeit ir. Un tad, ja tu esi otrā pusē, uz otrajā pusē, tad tev atvieglo. Man, piemēram, osteopāti man patīk, tu vari vienu reizi mēnesi regulāri to darīt, varbūt pa maz. Jā, tas ir viens no lietām, bet, protams, var to 15 minūtes katru dienu darīt savā mājā kaut kādā veidā. Dažādi vingrinājumi, kur tev pastiepas visi muskulatūras un locītavas, un tu jūties pilnīgi atbrīvot, un tad enerģija nāk, jo tas tā kā brīvs. Mums ir joga speciālisti arī šeit kaut kur, jā. Viņa var arī aicināt ēterā un paprasīt. Tas ir kolosāls. Es kaut kādā redzēju, man kaut kādā vienā nometnē, laikam tu biji, jā. Es kaut kādā 20 gadus to praktizēju. Un tas, ko es tiešām fiksēju, tas ir tas īpnējs. Un vai tur ir saistīts ar asinsrites atjaunošanos? Tādā ziņā, ka, piemēram, ja man ir, piemēram, mugura sablīvēta, un es izstaipu muguru, tieši šorīt, ko es darīju, es ar dažām jogas asanām, es vienkārši izstaipīju muguru. Un būs tāds sajūta, ka vienkārši labi tā enerģijas plūsma, tas ir tā kā viens ir asinsrites uzlabošanās, un otrs ir vai nervu sistēma. Jā, jo tad nervi ir, ja, piemēram, tu visu laiku tāds locītavas un mugurkauli uz vienu pusi, visu laiku, uz vienu pozi, teiksim tā, jā.
Un tad veidos to, ko mēs minēju, to osteofīti, to spondilozi. Jā. Tad visi nervi, kas ir blakus šeit, ir kairinātas, un tas ir sap. Bet, ja tu sāk pakustēties, kāpēc daudz cilvēku, piemēram, iet pie fizioterapeita, kad ir sap muguru un pāriet. Tāpēc tā kustības otru pusi uz dažādas fonas vairs nav spiediens uz to nervi. Viņš nekairina vairāk nervi. Tad viens ir tas, ka vienkārši tu atbrīvo asinsrīti, tāpēc, ka saspringums ir jogā ļoti īpatnējs vārds. Jā, tas ir uz muskulatūrā. Jā, un starp citu, Veilona to zina, bet jogā pēc sanskrita ļoti skaists jēdziens par to, ka saspringums ir nāve. Jā. Saspringums kā tāds, viņš sapresē, un tad asinsrīti, laikam, sanāk apstājās, ja, principā resursu apmaiņa, minerālu vielu, visu to uzturvielu apmaiņa sabremzējās un tā tālāk. Jā. Es sanāk, tā izstaibīšana ir ģeniāla lieta. Tas ir tikai man liekas, ka Porziņa bija trauma, ja tu atceries pirms gadiem Ņujorkā. Un tur bija tas stāsts par to, ka tas bija stress fracture, ka tas ir stresa lūzums, ka ir tā sakompresētā enerģija. Jā, un ir arī parasti tā stress fracture vai lūzums. Jā. Tas ir arī daudz cilvēki. Mugurkauli, piemēram, īpaši labi. Tagad mēs nerunāsim par dzimums un par cik spēcīgi ir kaulu blīvumu, ja? Un kur ir jādzer kalcijas un jādzer vitamīnu D un tā tālāk. Par to mēs neejam tik dziļi, bet tādi lūzumi ir, un tas arī varētu būt no slodzē. Tagad, klausies, aiziet bišķiņ pie skolas apakaļ. Tātad par psihosomātiku, piemēram, bišķiņ pārstāties tajā pašā tēmā par to, ka labi, tad es laikam neesmu tev stāstījis daudz, bet tā mācībspējas programma, ko mēs darām, mēs gribam izdarīt tā, ka mēs mēģinām izņemt bērniem neapzināto stresa sajūtu par skolu, un ka skolā ir atvieglojuma sajūta. Tad, piemēram, ka bērniem ir specifiska veida kustības, kas ir ar tādu anglisku vārds immersion, vai tu ienirsti tajā darbībā, tas ir tā flow sajūta. Es nezinu, vai es pagājušajā stāstīju par to Čikāgas universitātes tāds profesors Mihāls Čiksens-Mihalijs konstatēja tādu state of flow, ka es daru to, kas man patīk, I'm in a zone, so to speak, un in a state of flow. Un tajā flow sajūtā mans ķermenis tā kā burtiski jāizdara to, kas man patīk. Vienam skriet, vienam tur kāpt kalnos, vienam tur... Katram ir savā izvēle. Precīzi. Nevajag spiest, visi skrien vai visi peldēt, vai visi tāds ir normāli. Un kad es daru to savu lietiņu, tā kā, piemēram, ar to mācībspējas programmu, mums te bija Mārupas pamatskolas skolotāja, kas tur praktizēja, tad viens lec ar lecamākliņu, un kādam likās dīvaini. Ko? Tev iespēja darīt visu kaut ko, un tu lec ar lecamākliņu. Kāds spēlē badmintonu, kāds spēlē futbolu, kāds dejo, kāds staigā, katram kaut kāda savu lietiņu. Un šis paradoks par to, tad, ja bērni to sāk praktizēt, tad viņiem un vecākiem bija šoks par to, ka bērni sāk gribēt iet uz skolu. Tāpēc viņš gaida to stundu, viņš jūt brīvs, nepaspies viņu, viņš psiholoģiski relaksēt, un tas ir būt pareizāk. Un tur dopamīns parādās. Protams. Tātad dopamīns nevis tikai no TikToka. Nē. Vai ne? TikTokā diez vai dod dopamīnu vienmēr, jo es domāju, ka viņš vairāk bērnam iet iekšā un viņš sāk stresot par lietas, jo viņš redz dažādi. Viņš neredz tikai labi joki. Viņš dzīvo tādā telpā, kur parādās arī lietas, kur viņam nevajadzētu redzēt vai domāt par to. Šis ir interesants, tāpēc, ka apsties, ja mēs paņemam par viņu... Un paņem no viņu telefonu, pamēģinam no bērnu paņem telefonu. Tas ir dopamīna atkarība. Jā. Tā ir atkarība, tas ir dopamīna atkarība. Viņš ir atkarīgi tagad no tā, bet tā pašā laika tas nenozīmē, ka viņš nestreso, un viņš streso vēl vairāk. Klausies, un tas ir kāds, tas ir paradoks. Tad paradoks ir tāds, ka tad apsties Facebookā, ja nemaldos 10. gadā viņiem bija palaid to mākslīgo intelektu ap to laiku, kuram uzdevums bija iesaistīt. Angliski engagement. Jā, tad iesaistīt. Tad iesaistīšana pēc būtības ir dopamīns, tādā ziņā, ka man gribās atgriezties, es palieku atkarīgs, jā. Un otrs ir, iespējams, tas ir tas kortizols, tas nervozēšana, tāpēc, ka hate speech, viss tās naida runas un tā tālāk, fake news, viss kaut kā konspirācija. Viņš pārdzīvo. Jā, pārdzīvo paralēli. Tas ir tā kā Coca-Cola ar sāļu popkornu. Salds ar sāļu, ģeniāli taisa to, tas pretmets, viņš ir super neveselīgs. Un te ir dopamīns, kas ir tāds priecīgais, un kortizols, kas dusmīgais, tas, viņš ir... Viņi saplūst kopā pa brīžiem. Jā, viņi ir super neveselīgi un super atkarīgi veicinoši. Vai ne? Nu, lūk, un tad ir stāsts par to, ka mums vajag to nokompensēt. Un tas ir stāsts par to, ka tu nevari uzvarēt TikTok. Ar ko tu uzvarēsi TikTok? Bērnam, ne? Un ir paradoks, ka mēs saliekam šo kustību kopā, kurā ir tas dopamīns, ka tev patīk tā kustība. Un tas kortizols tur neutralizējās, jo kustībā neutralizējās tas stresa hormons. Un tev palika visu laiku to laimes sajūtā, to forši sajūtā, ko tu gribēji atkārtot. Nu, tā kā tu būsi atkarīgs atkal uz kaut ko citu, bet vismaz nav uz telefonu. Tu esi atkarīgs uz veselīgu darbību.
Un tur ir stāsts par to, ka tur jāliek tā elpošanas tehnikas vēl klāt, un tur ir refleksijas jāliek klāt un tā tālāk, bet mēs varam tādā veidā novilkt bērnus no tiem. Jā, bet mums vajadzētu šito te darīt reāli visas skolas, ne tikai viena Marupes vidusskola. Mums šobrīd ir, laikam, 20 skolas. Tas mēs tā lenītēm. No tad lenītēm jāiet kopā, ir jāmaina tā domāšana, un nav arī jābūt ļoti būtiski to sporta stundu atzīmes, kurš varētu ietekmi parasti to bērnam visu no kopējas atzīmes sajūta. Viņš, piemēram, teicamnieks visur, un tikai sporta viņam neiet. Nu, tāpēc viņam, piemēram, nepatīk, ka jāskrien, kā tā tikko mēs minējām. Un tad viņš dabūja sliktāku atzīmi, un tas ietekmē. Tas arī pārdzīvošana. Es domāju, ka sporta ir jābūt, kā tikko mēs runājām, ir jābūt veida, kā likt iepatikas gan sportu, gan skolu. Un tad kā būs atraktīvi to darīt. Zins, ir dīvainā kārtā, mēs sākam izmantot tādu iedzienu, ka mēs gribam uzsvērt, piemēram, ka šis nav sports. Jā. Jo cilvēkiem ir kaut kā tāds priekšstats, un man liekas, ka daudzām meitenēm jau ir bail no sporta. Un tad ir stāsts par to, ka es nemāku. Es nemāku neko darīt. Jā, es nemāku, un tad ir stāsts par to, kā es izskatos. Jā, un tā par komentāriem. Un tad ir jautājums par to vienkārši, vai tā ir dejošana, vai tas ir spēles kaut kā, vai tas ir otrais. Jo, teiksim, mūsu liela mācība. Iespējams, tā jābūt brīva stundā, kur tu vari darīt visu aktivitātes, ko tu vēlies. Bet ne bez šito te, protams. Numur 1 bez šī, numur 2 strukturēti. Strukturēti, protams, tāda skaidra veida. Un tas pats ir starpbrīžos. Strukturēti tādā ziņā, ka apzies pieaugušie, ja viņi labi organizē procesus, bērniem ir prieks. Jā. Ja tu norganizē labu tādu spēli vai tādu miedarbību, tas, ka arī, ja mēs ir klasē skolotājs, viņš jau organizē bērnam prieku. Ja viņš labi pasniedz, bērnam ir prieks. Tas ir pats, kā ar to mācības spēju, tas, ka mūsu šī bija uzdevums ir organizēt, nevis tā, ka dari, ko gribi, viņa telefonā ielai, ne? Bet kustība ar elpošanas tehnikām papildus vēl kaut ko, lai tas rezultāts, jā. Jo šis ir interesanti, ko tagad pateicu par to kortizolu miksu ar to dopamīnu, tas ir ārkārtīgi interesants. Un vēl viena lieta, ko es arī minēju tagad, ka gastroenterologi, es piemēram redzu, ka jaunieši... Gastroenterologi, ja? Kas ir kuņģeru... Jā, kuņģeru zana trakta. Jaunieši mēs redzam, ka viņam sāk veidot... piemēram, daudz, ka, piemēram, sāpkungi, gastrīte, dedzināšana, skābes nāk atpakaļ, un tur arī elpošanas ir ļoti būtiski šeit. Elpošanas vingrinājumi palīdzēt, lai tā muskulatūra, diafragma zona starp kungiem un barības var stiprinātu. Un es parasti sūtu fizioterapeitu, piemēram, jauniešiem. Jā, ir muskuļi. Tas ir tas sfinkters. Sfinkters, barības vārds savieno ar kungis. Ir tas sfinkters. Man viņš bija iekais. Jā, nu tur var būt iekais, ka pēc, piemēram, skābes nāk atpakaļ. Jo cilvēki, piemēram, sēž bērni ar telefonu. Ēd, nekustas. Kustības motilitāte no augšā līdz apakšā ir traucētā. Un tāpat arī viņš pacēl kaut ko, sēžot nepareizi pie gulta, paņem kaut ko somā, ko smalku, ko mēs runājam. Tas viss ietekmē to muskulatūru. Un reāli tā elpošanas arī vingrinājumi ir ļoti būtiski. Kādreiz varbūt sēdēt 5 minūtes, pareizi ieelpot un aiztur elpo un izelpot, tas arī var daudz palīdzēt. Nu, tā. Okay. Es nezinu, ko cilvēki... Klausies, ko uztaisīt? 5 jautājumi mums ir. 15 jautājumi jātur. Klausies, te ir jautājums, ka no Rīgas pirmās tālmācības vidusskolas, tad kas ir jūsu sporta veids? Kā jūs samazināt savu stresu un kortizola līmeni? Kopš esmu ministra, neviena sporta veida man nepaliks gandrīz. Tas ir slikti. Bet šis ir traki, Klausies. Jā, tas ir traki un knapi, es varēšu vienu reizi nedēļā eju uz zāli, uz pusotru stundu. Tas ir viss, ko es daru šobrīd. Ļoti laba lieta, kad esmu komandējumi, ja ir brīvi laiki, paši vakarā, tad es eju vakarā pastaigāt ilgi, cik es varēšu. Protams, vasarā Rīgā ar rītenies braucu, nu tas brīvdienas, bet agrāk man bija futbola, tenis, tas bija lietas, ko es darīju. Okay. Kas bija tavā skolā, tavā bērnībā, ko tavi piedzīvojumi par to, kur tev bija iespēja kaut kā parūpēties par ķermeni, vai no tavas kultūras tur nāk informācija par to, vai tavā sistēmā bija informācija par to, ko ķermenis nozīmē, kā ķermenis ietekmē to tālāk? Tāpēc, ka tev skaidrs, ka tev bija interesi par ķermeni, iespējams ar to, ka tev bija interesi par veselību. Jā, es jau mācījos to bioloģijas un tas tev interesē vienkārši, jā, tāpēc es jau zināju no 3 gadu vecuma, ka es kļūstu par ārstu. No cik gadu vecuma? 3 gadu vecuma. No bērnu dārzē, jā. Es vienmēr spēlēju par ārstu, jā. Tā kā visi man bija tāds plasmas lietas, ārstu lietām, nu, kopš 3 gadu vecumā. Šis viens no neparastākajiem tādiem piemēriem. Es jau vienmēr biju, domāju, par ārstu. Līdz ar to man bija interesi zināt, jā, un tāpēc, un visvairāk, ko mēs sporta stundā darījām, jo mums blakus skolā, piemēram, vidusskolā, no sakot ar 9. klasē līdz 12. klasē, mums ir blakus stadionu.
mums bija iespēja iet, kā piemēram Barona ielas, jā. Tad no skola pretī ir tā, un tad visu laiku 2-3 reizes nedēļā bija jāspēlē futbolu. Tas jau man bija vislabākais, ko es jūtu sevi, jā. Okay. Gan skrien, gan sirdī, gan, piemēram, muskulatūra, teiksim, kājas, jā. Gan tu jūties tāds interesanti, ka tev ir mērķis, gribi sasniegt kaut kur. Bet kopumā mums bija sporta skolotājs, kas bija ļoti stingrs, ja godīgi nebija patīkams, ka tu nenāk uz viņu stundu, jā. Tikai ja tu esi slims, jā. Tas jau arī nebija labi. Zini, tā laikā, mana laikā mācīties bija tāda, tā skolotājs ir tā kā, ļoti stingri cilvēki, kur tev jārespektē, nedrīkst runāt pret, un tev pēc būtības nav baigi tādas tiesības, teiksim, jā. Tev jāskrien, tad jāskrien. Ja tu nokriti, tad jāstāv malā, jā. Tad, spiež tevi to fiziski, un tas nav labi, ko mēs runājam. Klausies, visiem tie, kas ir ar ārstu izpratni, mēs lūdzam tādus tā kā sales pitchus vai pārdošanas pitchus par to kustību. Mums bija tā dombiedrs no Harvardas medicīnas koledžas Džons Ratīs, kurš Amerikā fantastiski ieraudzīja, kā tā ir līdzīga programma kā mācībspēja Amerikā. Un kā uzlabojas akadēmiskās sekmes, kā sakārtojas veselības svars, sakārtojas ar šitām visām lietām tā tālāk projām. Kas ir tas, ko tu vecākiem varētu pateikt? Tāpēc, ka vecākiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņi noķertu to sajūtu. Ja gadījumā mums skolā, bērnībā, jaunībā kaut kam nebija tas, ka tas ķermenis ir svarīgs, ka veselā miesā vesels gars. Kas ir tas, kā tu pārdod parasti vai iedvesmo cilvēkus uz šo ideju par to, ka bērniem jākustās, un tieši bērniem, jo par pieaugušiem katrs izvēlēsies, kā viņš izvēlēsies, bet tieši, ka bērniem vajag nodrošināt to, lai viņiem ir iespēja prieku kustēties. Nē, es vienmēr sāku, piemēram, mani bērni, man ir 2 meitas, un viens dejo 3-4 reizes nedēļā, un vēl trenē visu laiku, un vēl dejo pa mājas, un tā kustībā elastīga tā. Cepa omleti dejojot, jā? Jā, visu viņa dejo, jā. Un otrais bērns, kas ļoti tāds nopietni bērni, kur patika lasīt, dokumenti, rakstīt, pasakas un tā, teiksim, mākslinieci, jā. Viņam mazāk kustas vienā, piemēram, jaunākie ir vairāk. Ja? Un tad es jau saku, tad tu sēdi nepareizi, es vienmēr dodu tā, tu nesēdi pareizi. Tu staigā uz priekšu, un tev vajag taisnāk. To visu laiku vecāki ir jāskatās uz bērniem, kā vecāki, kā viņi, piemēram, sēž pie krēsla, piemēram, pusdienas, kā viņi sēž skatās televizoru, kā viņi staigā uz ielas. Jo, ja tu nesāki to pastāstīt un darīt, ja vajag mainīt, tad viņi turpināt tā darīt. Un par sportu atkal es domāju, ka vecākiem nav jāspiež bērni, kā tradīcija Latvijā. Obligāti visi bērni jābūt hokejisti. Puiši, jā. Vai jāskrien maratoni? Vai jāskrien maratoni. Nē, paskaties, ko bērnam. Tu vari pamēģināt, ja nesanāk kaut ko citu. Nav tāds, ka man visi, kas man patīk dzīvi, un man nesanāk, obligāti mani bērni vajadzētu to darīt. Jā, tā parasti mēs esam, jā. Es ar to ir jābūt tā tiešām brīvā režīma, bet vienkārši aicināt, ja tu negribi skrien, tad staigā. Jā, neēdi, piemēram, 12 naktu negulēt. Tas pamatlietas. Ir kā vienkāršās lietas un tā, jā. Klausies, tev vēl prasa, tas ir nopietns jautājums, principā, par bērniem justies attālinātajās mācībās. Principā, tev atbildēji, bet, sanāk, attālinātās mācības Latvijā ir, teiksim, Rīgas pirmā tālmācības vidusskola, kur mēs jau sadarbojamies, un tad arī ir skaidrs, ka viņi nemāk pamācīties normālās skolās, bērni, tad viņi iet uz attālinātās. Jā, viņam ir kaut kādas specifiskās problēmas, un viņi ir neuzskatīt. Jā, un labi, ka tādas attālinātās skolas ir iespēja, protams. Jā, un tad, piemēram, bērns viens pats, vai viņš ir daudz mājās, nav tā socializācija. Es nezinu, droši vien tāda vienota recepte nav, bet tas ir diezgan liels kreņķis. Arī bērns nosēž visu dienu pie datora. Tad jau vecāki, kad viņi nāk mājās, ir jāpaņem viņu ārā. Jā, jāiet kopā. Piedod, visiem cilvēkiem ir suni mājās, piemēram, ko viņi dara pēc darba. Atnāc darba, paņem to mazu. Piedod, bet tā ir. Paņem to suni, pastaiga pusstundu vismaz, jā. Bet kāpēc, piemēram, nedomā par savu bērnu, ka vajadzētu arī līdzi paņemt pastaigāties? Varbūt tas arī iemesls, ka nopirkt vēl sunas mājas, lai bērni iet ar viņu pastaigāt. Tas ir ļoti viegls ir suņi, kas ir palīdzējuši bērniem un ir palīdzējuši arī ģimenēm kā tādām. Labi, mums ir pusotrais jautājums vēl no Karolīnas, laikam no Rīgas pirmās tālmācības vidusskolas. Kā tik galā ar mobbingu skolās? Tad mācībspējas programma uz to strādā. Ja tev tagad ir jāpasaka, kas ir tie cēloņi, kā viņus var neutralizēt ar taviem vārdiem, kas tev nāk prātā? Ja mēs esam tiešām Latvijā, mēs esam pirmā vietā mobbingā, kas ir, man liekas, ka psiholoģiski mēs esam vietas, kur ir pēdējā vieta, vietas, kur mēs esam pirmā vietā. Es domāju, ka tas ir viss pasaulē.
fakts. Tas ir fakts arī Igaunijā. Vai man arī un tava nebija mobbinga, tu neredzēji no citiem puišiem un meitenes? Jā. Es to piekrītu. Ja tu, piemēram, bērni, kurš ir ar kaut kādas kustības traucējums, nirgājis par viņu, vai bērns, kur varbūt ar runāšana traucējumu nirgājis par viņu, tā vienmēr bijis. Es to piekrītu. Un tāpēc arī nevajadzētu piekrīt, ka tā būtu, ir jāaiziet parunāt ar skolotājiem, jāaicināt šī bērna vecāki, piemēram, jāparunā. Ar to bērnu arī jārunā, jāparāda, ka cilvēki ir visi vienādi. Tiesības ir mums visiem vienādi un nedrīkst nirgāties par citiem. Reku viena nianse. Līdz kā es aizgāju, ka, ja tu zini, tas pats attīstības princips, tad mums tās prefrontālā korteksa daļas attīstās lēnāk. Jā. Līdz ar to sanāk, ja tu 7-gadīgam bērnam kaut ko mēģini stāstīt, viņam ir grūti noķert to konceptu, tāpēc, ka vienkārši tas vēl ir bijis sarežģīti. Tu vari elementus kaut kā citot, bet iedomājies, ja ģimenē nav tās robežas ievērotas, ja viņam ģimenē netiek ievērotas robežas, viņš arī nejūties tās klasē. Līdz ar to tas, ko mēs ar mācību spēju sākam darīt, mēs ņemam to cēlu un to nervozitāti ārā. Tā impulsivitāte. Mums tagad bija tā skolotāja. Viņš, protams, viņš reaģē uz to konkrētu cilvēku ar lietām, kāpēc viņam ir dzīve, varbūt nav ļoti labi. Otrs ir tas, ka viņā ir tā enerģija, kas ir destruktīva enerģija. Protams. Viņam nav, viņš nebūtu, protams, tāpēc tas ir ļoti grūti. Es jau neredzu tādu starptautiskais, universālā, teiksim, recepti, kā risināt to. Piedod, man aizdoms, ka mums tā recepti ir. Osam. Ar mācības spēju burtiski mums bija... tu domā, kā no fizikas aktivitātes vidē. Jā, ar prieku. Ar prieku, protams, ir jābūt veidam no psiholoģiskais veids, bet es domāju, ka mēs nevaram to mācīt tikai no mājas vai tikai no skolas. Ir jābūt tāda sadarbības. Tas ir ļoti, ļoti labi. Nianses, laikam, ir tāda, ka tas, ko es redzu, 20% vecāki, tā tiešām no sirds interesējas par bērniem, līdz ar to sanāk, kas ir tie 80% bērnu, kuriem tās intereses tādas nav. Līdz ar to tas ir veids, kā mēs varam nākt pretī un tiem bērniem izņemt. Burtiski, kur pirms tevis te bija studijā viens skolotāji, kas stāstīja, tur bija traki tajā klasē. Viņai bija slimības problēmas, viņa gāja no skolas projām. Pati skolotāja. Tad redziet, ne tikai skolotāji pret bērni vai bērni pret bērni, bet bērni arī pret skolotāju arī ir. Loģiski. Skolotāji izdegšana, 84% skolotāji ir izdeguši, un tas viens no cēloņiem ir bērnu impulsivitāte. Līdz ar sanāk, kad mēs izņēmām to impulsivitāti ārā ar šo programmu, bērni nomierinājās, mobbings aizgāja, un tā skolotāja saka, viņi paliek skolā strādāt. Viņi turpina strādāt. Līdz ar to sanāk tas dziļais stress, tas impulsivitātes. Jā, jo viņi strādā ar 20 vai 30 dažādi bērni, ar 30, 20 dažādas problēmām. Precīzi, katram savu sāpīti. Obligāti. Un tai klasītei 5 vecāki šķirās, kas arī milzīgi. Arī ir dāla no tā procenta. Tā kā mēs esam dzīvojam tā sabiedrībā, ir jāstrādā un paldies tiešām, ko jūs darat, burvīgi, ko jūs darat. Klausies, pēdējais jautājums, kas man ir burvīgs. Padomi tiem jauniešiem, kas šobrīd vēlas kļūst par ārstiem. Ko tie teikt? Tad ir kaut kāds jauniešs vajag mācīties. Ķīmija, bioloģija un bišķīt fizika, protams. Bišķīt fizika? Jā, fizikā man nepatīk pats jau skola. Es jau nesāku nemācīties, lai nesāku tā. Bet man fizika ļoti nepatīk skolā, es baigi. Bet es mācos, kāpēc vajag. Un noderēja? Jā, kaut kāda veida, jā, protams. Bet ķīmija un bioloģija ir ļoti būtiski. Un vajadzētu būt ļoti pacietīgi, tāpēc medicīnā ir jāmācās ilgi. Tad tas varētu būt vismaz 6 gadi ārstu grāds, pēc tam vajag specialitāti, kas sāk no 3 gadiem, ja mēs ārsti līdz 5-6 gadiem. Tad mēs runājam par 9 līdz 12 gadi ir jāmācās no sākuma, un pēc tam visu dzīvi būs jāmācās. Katru otru mēnesi ir kaut kas jauns, jāsako līdzi, jālasa, jāpiedalās, jāmācās, jo ļoti attīstās vispār medicīna ļoti ātri. Tagad pacietības intelekts vēl nāk iekšā. Jā, pacietība ir ļoti būtiska lieta. Jābūt pacietīgs. Tu nevarēsi uzreiz pat 3-4 gadi pabeigšu, ja sāk nopelnīt naudu, un man viss būs kārtībā. Bet, lai būtu ārsti, ir tad ceļš ir garš, bet tas ir ļoti laba lieta. Citu, man ārsti, kad aicina man kā lektoru, zinu kādas 2 lietas viņi lūdzējas, lai es stāstu, viņiem strādāju. Pirmā ir paradoxāli - stresa vadība. Ārsti mēdz izdegt, tāpēc, ka ir slodzes un pārslodzes un paradoxāli. To, kā es gribēju komentēt, ka tu runāji par skolotāju, es domāju, ka ārsti tāpat. Viņi runā ar 20 pacientu dienā, ar dažādas problēmas, dažādas psihoemocionālas. Un ārkārtīgi sarežģītas situācijas. Protams. Jā, un tad ir viena lieta. Un ar atbildību tev uzreiz jāatrod, risināt. Tavās rokās ir dzīvība, veselība, cilvēkam karjeras iespējas, un otrā lieta komunikācija. Tas pats, jā. Tas mums arī bija šī klibo Latvijā. Tas visai komunikācija. Visai. Kā var runāt ar pacientiem, kā runāsim viens ar otram. Precīzi.
Mīļš, paldies, ko tu atnāci. Mums te ir ļoti labi, ka blakus jau ventilators ir, kas ventilē un tā tālāk. Protams, te ir maza dāvaniņa, kur tā dāvaniņa ir. Rekomendot tagad dāvaniņa. Tur ir zeķes, kas ir ļoti svarīgi. Tur ir zeķes. Man šito patīk. Zeķes un viena krūzīte, kas ir tā tālāk. Paldies visiem. Tad bija, kamēr čaukstinās Hosams, tad mācības spējas sarunu cikls. Man ļoti patīk runāties ar ārstiem. Tāpēc, ka jums var runāt tieši valodu, var saukt lietas īstajos vārdos un rūpējamies par savu ķermeni, lai mums būtu vesels gars. Katra bija veselā miesā vesels gars. Jā. Kā tavā valodā ir veselā miesā vesels gars? Ir kaut kāds tāds teiciens vai nav? Nav tādas patieši. Tāda patieši. Pie tāda, nav tāda patieši, īstenībā nav. Klausies, varbūt es aizmesu vienkārši. Klausies, tas ir labi, tāpēc, ka mums ir kaut ko tādu, ka letiņi ir gudrāk par citiem, ka mums ir tāds teiciens. Kā Latvija tomēr ir tāds. Jā, mums ir veselā miesā vesels gars. Saudzējiet sevi, mīlēt sevi un tiekamies nākamajās sarunās.